Они упали, потеряли силы и не смогли позаботиться о себе. Врачи бьют тревогу. Все чаще в больницы привозят людей, у которых есть дом, но они в нем замерзают. Vai atceraties, kā nonācāt slimnīcā? Jā, Neatceraties? atceros. Nu, kas notika? Man ir tik pārspats, как šausmīgi. Замерзла. Замерзла šausmīgi, ja? С гипотермией, то есть температурой тела ниже 35 градусов, пациентов доставляют в ближайшую больницу. В Страдане таких немало. No sabiedriskām vietām, kas ir kaut kādā veidā nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī un atdzisuši. Un tie arī, diemžēl, jāsaka tā, ka cilvēki no savām dzīvesvietām, seniori, kas nav varbūt paši spējīgi apkurināt telpas vai pakrituši ir slimības dēļ neapkurinātā telpā, tad viņiem paralēli jau viņa pamatsaslimšanai jau viņš ir arī atdzisis. Šeit intensīvā terapijas palātā mēs darbojamies ar tiem smagākajiem, kuriem temperatūrā zem 28 grādiem Celsijā. Un, līdz ar to, protams, te ir smagi pacienti, ļoti bieži viņi ir bezsamaņā, ritma traucējumiem un ar nopietnām citām blakus saslimšanām. 24,5 градуса – это самая низкая температура тела, при которой удалось спасти пациента, найденного замерзшим и доставленного в больницу. В клинике Страдания в эти морозные дни, помимо согревающих одеял и инфузий, используется и специальное устройство, которое согревает человека инвазивно. Ar šiem oranžiem vadiem iet ūdens iekšā un iet ārā. Un tas ūdens piepildā, te ir speciāli tāds baloniņi, kas piepildas ar ūdeņu, 3 baloniņi. Un šis kateters ievietojas femorālā vēnā. Viņš ir tāds diezgan pagāršs. Ir arī citi risinājumi, piemēram, ir šāds kateters, ko var ievietot arī kaklam. Viņš ir nedaudz īsāks, bet tā būtība ir arī līdzīga. Tad siltais šķidrums tek pa šo cilpu, silda asinis iekšā asinsvadā un tad nāk atpakaļ uz aparātu. Būtiskākais ir pacientus jāsilda ļoti lēnām, 0,5 grādi vai līdz 1 grādam stundā. Tas ir tāds ilgs процесс. В больнице Страдания говорят, если есть хотя бы минимальные признаки жизни, человека нужно спасать. Esam pacienti redzuši ar 24,5 grādi. Protams, tas dzīvības pazīmes ir ļoti tādas maz izteiktas. Медики говорят, даже несколько часов в неотапливаемой квартире могут закончиться трагически. Поэтому первый совет – заботиться о своих близких. Ja gadījumā radinieks ilgstoši neatbild uz telefonu zvaniem, tad vai kaut kādā citādākā veidā ilgstoši nav sastopams, tad obligāti viņu apciemot un noskaidrot, vai viss ir kārtībā. Если же человек замерз на улице, главное – как можно быстрее попасть в тепло. Tā ir silta vieta, silts sauss apģērbs, tas ir pirmais. Salda tēja, silta, cukurots dzēriens, jo, lai sasildītos, ir vajadzīga glikoze, jeb cukurs, kas ir ļoti svarīgi. Nevajadzētu nodarboties ar pārmērīgām fiziskām aktivitātēm vai vispār ar fiziskām aktivitātēm. Pat taisīt pietupienus vai kaut kādā citādākā veidā vingrot, lai sasildīties, tas nebūtu nav pareizi. Arī nevajag, teiksim tā, mēģināt gulēt pie радиаторiem, lai sasildītos, tas arī nav pareizi. Также категорически нельзя согреваться с помощью алкоголя. Это создает ложное ощущение тепла и еще больше отдаляет от реальности. Анастасия Ружанская, Якинца, Каспарс Маркус, ЛСМ.